Labrīt visiem, kas ir pieslēgušies. Šodien būsim, šodien webināra formāts nedaudz citādāks būšu, ne tikai es, bet arī mans kolēģis Reinis. Jā, šīs dienas temats mums joprojām ir drošība. Es teiktu, pēdējie pāris mēneši mums ir bijuši izteikti dažādas drošības tēmas, visdrīzāk saistīts gan ar reāliem praktiskiem notikumiem, ko mēs redzam pie mūsu klientiem, gan arī saistīts ar dažādu veidu jaunām regulām, likumiem un tam līdzīgi. Un visdrīzāk arī viens no iemesliem, kādēļ jūs šodien esat pieslēgušies. Atgādināšu, ka droši varat jautāt Q&A sadaļā savus jautājumus. Pēc prezentācijas mēģināsim tiem arī iziet visiem cauri, atbildēt uz jautājumiem. Tiem, kuriem nevarēsim atbildēt, tad noteikti arī sazināsimies ar jums pēc pasākuma arī atsevišķi. Bet Primient Shield ir viens no tiem galvenajiem vārdu salikumiem, par kuriem mēs šodien runāsim. Bet pirms tam varbūt vēl tāds neliels uzsvars divos vārdos par to, kas tad mēs esam. Jā, tie, kas varbūt nezina, mēs esam Primient ir IT pakalpojumu sniedzējs visās 3 Baltijas valstīs. Strādājam mēs primāri ar mazo vidējo biznesu, arī, protams, ar lielākiem uzņēmumiem. Un tie mūsu pakalpojumi ir veidoti tieši tiem cilvēkiem, kas vēlas to savu biznesu attīstīt, vēlas darīt lietas labāk, efektīvāk. Un jā, šobrīd esam Baltijā un skatāmies arī ar skatu tālāk Eiropā. Ja mēs skatāmies tiem visiem mūsu pakalpojumiem, tad bieži vien man kolēģi vai klienti prasa, ar ko tad mēs nodarbojamies. Īstenībā vienā vārdā diezgan vai vienā teikumā grūti izstāstīt, principā viss sākot no darba staciju uzturēšanas, darbinieku apmācības, dažāda veida arī digitalizācijas un automatizācijas risinājumi. Mums ir nodrošinām arī serveru pakalpojumus un arī datu drošību. Un datu drošība arī ir šīs dienas mūsu galvenā tēma. Ja pagājušajā nedēļā runājām vairāk par šiem likuma kaut kādu rāmjiem, par NIS2 un Nacionālā drošības likumu, tad šodien vairāk tādā praktiskā līmenī, ne tikai saistīts gan ar NIS2, bet arī ar citām tēmām. Un tas, ko es varbūt vēlos uzsvērt šeit, ka mūsu kopā Primient ir vairāk kā 100 darbinieki visā grupā, dažādu veidu kompetences, gan saistītas ar drošību, gan arī infrastruktūru un citām kompetencēm. Bet kādi tad ir tie izaicinājumi? Varbūt, ja mēs runājam par to kiberdrošību, tādu interesantu statistiku es apkopoju. Reinis teica, jā, kad izklausās ļoti interesanti, svarīgs dažas lietas, ko uzsvērt, bet ja mēs paņemam to visu datu daudzumu, kas tika uzzināts 23. gadā, izdalām ar kopējo cilvēku skaitu, kas ir uz šīs planētas Zeme, ja, tad 8,1 miljārds cilvēku, tad šis cipars, kas mums iznāk, ir 400 gigabaiti dienā, kas tiek saģenerēti vidēji uz vienu cilvēku, tā mēs varētu nosaukt. Manuprāt, likās milzīgs skaitlis, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka, un tas ir tikai 23. gads, jā, tas ir neņemot vērā to datu daudzumu, kas ir tika uzņemts iepriekšējos gados. Un tas datu daudzums tiek ģenerēts gan ātri, katru gadu aptuveni 20–30% ir pieaugums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir vairāk šo datu, kas mums arī ir jāaizsargā. Mums ir daudz vairāk dažādu arī pakalpojumu, servisu, ko uzņēmumi izmanto. Pārsvarā tas tā nav vienota sistēma. Ļoti bieži mēs redzam, ka sistēmas ir vairāk dažādas, integrētas varbūt savā starpā labākajā gadījumā, bet šie dati, mums ir jādomā, kā mēs šos datus aizsargājam. Pie tam, ja mēs skatāmies uz to
varbūt arī kaut kādus gadus 15 atpakaļ, tad mēs to veidojām varbūt tādā veidā, ka mums bija šis savs iekšējais tīkls, ugunsmūris, mūsu dati, nu, teiksim, viss, kas ir birojā, mūsu iekšējā tīklā ir droši. Jā, viss, kas ir ārā, ir, teiksim, nedroši, tad šobrīd tā mēs īsti skatīties vairāk nevaram. Mūsu darbinieki, nu, gan pandēmijas laikā bija izveidojuši šis te ieradums, es tā viņu nosaucu, strādāt no mājām vai strādāt, principā, jebkur citur, ne no biroja. Tad, nu jā, līdz ar to mums rodās dažādi jauni riski, jo cilvēks vairs nav mūsu iekšējā tīklā, cilvēks iespējams strādā ne no mūsu pārvaldītas kaut kādas iekārtas. Un, protams, IT cilvēkiem bieži vien tas rada gana daudz izaicinājumus. Nu jā, un ja mēs skatāmies tad tieši uz šiem te mākoņu pakalpojumiem, tad, nu, ne tikai mākoņu pakalpojumi, bet vispār tad identitāte ir viens no tādiem, nu, es teiktu, lielākajā vairumā šis te mērķis. Un, jā, mēs redzam gan pikčurēšanas uzbrukums, gan dažādi veidi citi sociālās inženierijas veidus, kā tie uzbrucēji mēģina iegūt šo identitāti. Bet kas ir interesanti, ka tas gan bija 21. gads, tad IBM veica pētījumu kopā ar šo Blumīra izpētes centru, ka vidēji dzīves cikls, teiksim, drošības incidenta dzīves cikls ir 287 dienas. Jā, nu, ja mums gadā ir 365, tad es teiktu, tur bez dažiem mēnešiem gads. Un no šīm 287 dienām 212 dienas bija tās, kurās bija tas laiks, kurā nemaz nezināja, kad šāds incidents ir noticis. Un vēl 75 dienas vajadzēja, lai šo incidentu novērstu. Un tas arī ir tas, ko mēs redzam reāli dzīvē. Tātad bieži vien šī identitāte iespējams jau ir uzlausta, jau iegūta, un uzņēmums par to nemaz nezina. Un tajā brīdī, kad viņi uzzina, es teiktu, tad jau ir par vēlu, jo tad jau kaut kāds iespējams šī identitāte tiek izmantota, lai, sūtīt kaut kādus rēķinus kaut kādiem klientiem vai pārņemt šo identitāti, lai darītu kaut kādas citas aktivitātes. Nu, lūk, un tādiem, es teiktu, pamatā rīkiem, kas mums ir, tehniskie rīki, ir gana izaicinoši identificēt šos te incidentus. Pie tam, ja mēs skatāmies tādu vidēju uzņēmumu, tad, skatāmies, varbūt viņam ir kāds IT cilvēks, ja tas šis IT cilvēks visdrīzāk jau veic kaut kādus citus pienākumus, nezinu, tur tīklu uzturēšanu, serveru uzturēšanu, varbūt darbinieku atbalsts un varbūt ir kaut kāda ERP sistēma, kaut kāda projekts vēl, ko viņš vada. Nu, tad diezgan loģiski, ka drošībai atliek gana maz laika. Un teiksim, veidot savu šādu te drošības nodaļu vai kaut kādu, vai ieviest savu šādus te drošības rīkus ir, gana izaicinoši un gana dārgi. Un īstenībā arī speciālistus atrast, nav tik viegli. Es vispār teiktu, ka drošības speciālisti ir jaunie izstrādātāji. Mēs tur daudzus gadus runājām par to, ka izstrādātāji ir dārgi, ja, respektīvi viņus grūti atrast un labus vēl grūti atrast, tad es domāju, ka tas fokus lēnām pāries mums uz drošības speciālistiem. Nu, lūk, un, protams, arī ir kaut kādas normatīvās prasības, kas iespējams attiecās uz mūsu uzņēmumu. Kā jau minēja Nacionālais drošības likums, kas vēl projām nav apstiprināts, sekojam līdzi. Šis te likumprojekts ir iesniegts Saeimā, ies cauri šīm te komisijām, redzēsim, cik ātri viņiem ies. Protams, neviens nav atcēlis arī personas datu aizsardzības regulu, vai šo te GDPR, tas saīsinājums jau nedaudz sāk, nedaudz drabuļus jau viež, bet tā situācija ir.
Un iespējams jūsu uzņēmums vēlas vai iet arī ISO kādu veidu certifikāciju, vai jums ir kaut kāda maksājuma sistēmas, tad jums ir arī jāveic šis PCI DSS drošības kaut kādi pasākumi. Līdz ar to daudz un dažādi var būt šie te kaut kādas normatīvās prasības, kas attiecās uz jūsu uzņēmumu. Un es teiktu, ka gandrīz visās šajās finanšu iestādēm vēl gribēju pieminēt, ir šī DORA, arī kas arī jaunā regula. Bet visām šīm drošības frameworkiem, drošības rāmjiem ir viena kopīga lieta, ir šo incidentu identificēšana, reaģēšana un paziņošana kādai attiecīgai iestādē. Vai tas ir mums šis kiberdrošības centrs, kas mums top, vai tā ir valsts datu aizsardzības centrs, vai tas ir nezinu, varbūt Latvijas banka, vai kāda cita iestāde, mums par to ir jāpaziņo. Un, ja mēs skatāmies šo statistiku, kur es teicu, tad gandrīz gads mums aizņem laiku, lai identificētu, tad, protams, ka šajās prasībās šie termiņi ir daudz īsāki. Tur mēs runājam par 24, 48 stundām, dažreiz 72 atkarībā, par kuru no šiem drošības normām mēs runājam. Tad, lūk, to vai kādu no šīm prasībām uz jums attiecās, es ceru, ka jūs zinat. Ja nezināt, tad noteikti varat arī sazināties ar mums un mūsu drošības speciālisti varēs jums palīdzēt. Bet, pret ko tad mēs parasti aizsargājamies? Tad diezgan daudz, teiksim, kad mēs jums ir IT komanda vai ārpakalpojumā, tad diezgan daudz uzmanības tiek vērsts uz šo sistēmu atjaunināšanu, ielāpu un drošības caurumu lāpīšanu. Bet tas, ko mēs redzam, sevišķi organizācija ir gana liela, tad ir šie iekšēji arī riski, tad kaut kādi darbinieki, kas iet prom, kas ir atlaisti. Bieži vien darbiniekiem ir šī ideja, ka viņi varētu paņemt kādu no datu kopām līdzi sev, vai tie ir kaut kādi klientu dati, vai iespējams kaut kāds komerc noslēpums, vai kādas citas lietas. Un, protams, arī, kā es arī iepriekšējās webināros esam runājuši, tad arī paši darbinieki ir ļoti interesants vektors šiem uzbrucējiem, jo sistēmas citreiz ir šie caurumi, kurus mēs varam izmantot, bet šie darbinieki ir īstenībā, es teiktu, tāds vienkāršāks mērķis. Un kā es arī minēju, tad ar šiem atjauninājumiem bieži vien tomēr tiek galā. Ja mēs runājam ceļš par ārpakalpojumu, par mūsu pakalpojumu, tad mums lielākā daļa šo datoru un serveri un arī tīkla iekārti tiek atjaunināti automatizēti. Mums tad ir konkrēti rīki, ar kuriem to dara, un arī iespējams jūsu uzņēmumā tāda ir. Un tā uzmanība tur tiek pievērsta ļoti liela, un tas ir labi. Tas noteikti nav slikti, tas ir jādara. Tas ir, es teiktu, tāpat kā no rīta tīrīt zobus, tā arī šie atjauninājumi mums noteikti par tiem ir jādomā. Bet, tad, ja mēs neatjaunojam, tad šīs ievainojamības mums tur parādās. Kā es jau minēju, šie darbinieki, kas plāno aiziet, viņi bieži vien viņiem rodas šī ideja nokopēt datus, vai arī dzēst, nodarīt vienkārši uzņēmumam kaut kādu ļaunumu. Un visbiežāk uzņēmumi nemaz par to neuzzina, līdz kaut kādam brīdim, kad tas cilvēks iespējams jau ir prom. Un īstenībā tad ir arī diezgan grūti pierādīt to, ka tas konkrētais cilvēks to ir izdarījis. Tad mums ir vajadzīgi atkal kaut kādi rīki, kas mums par to paziņo, vai arī tad mums ir vai manuāli jāskatās logos, kas tad tur ir noticis, vai mēs tos logus uzkrājam, neuzkrājam, cik ilgi uzkrājam, un ja šis 287 dienas pagājuši, tad iespējams mums šie logi ieraksti nemaz vairāk nav. Tā kā gana grūti noteikt, ja mums nav kaut kādi drošības rīki un procedūras ierēstas.
Es teiktu, jā, kad ir šie darbinieki, kas ir pakļauti arī vislielākajam riskam, mūsuprāt, tie ir vadība, augstākā vadība, finanšu cilvēki, kā arī pārdošanas cilvēki, uz kuriem tiek vērsti dažādi veidi uzbrukumi. Skaidrs, ka grāmatvedībai jau finanšu cilvēkiem ir kaut kāda motivācija, teiksim, mēs runājam par nodokļu kaut kādām maksām, par parādiem un tam līdzīgi. Noteikti tās lietas, kas ļoti interesē finanšu cilvēkus, un tad viņi noteikti, pie kaut kādām situācijām mēs varam izprovocēt, ka šie cilvēki pieļauj kaut kādas kļūdas un savu identitāti, paroles vai citas lietas nodod trešajām personām. Pārdošanas cilvēkiem attiecīgi skaidrs, ka viņi motivēti veidot jaunas attiecības, darījumus, un viņiem dažādi veidi bonus maksājums drīzāk ir attiecīgi, ja ir kāds ļoti labs klients, labs piedāvājums uz sadarbību, tad bieži vien šeit arī pārdošanas cilvēki pieļauj kaut kādā veida kļūdas. Katrā ziņā dažādi veidi sociālās inženierijas paņēmieni tiek vērsti uz šiem, un ne tikai uz šiem, principā uz jebkuru darbinieku grupu, un ir jāņem vērā, ka pēc tās statistikas, ko mēs skatījāmies arī pagājušā reizē, aptuveni vairāk kā 90% īsumā bija vērsti tieši uz cilvēku šie te uzbrukumi, ne tik ļoti pat uz kādām konkrētām sistēmām. Prevent Shield, jā, vēlreiz pieminēšu, arī izmantojuši ļoti skaistu vizualizāciju, bet kas tad tas īsti ir? Prevent Shield ir visaptverošs tāds drošības pakalpojums. Ja mēs tā skatāmies lielos vilcienos, tad ir trīs daļas. Pirmā daļa ir principā šie te dati, kas tiek akumulēti no, es teiktu, gandrīz vai no jebkuras sistēmas vai iekārtas. Jā, tad jums ir kaut kāda sava servera datubāzes, mākoņu pakalpojumi, tīkla iekārtas, arī šie te dažādi veidi endpointi, jeb datori, tālruņi un citas lietas. Tad no tiem mēs varam iegūt šos datus un tālāk jau mūsu platformā analizēt šīs aktivitātes. Platforma spēja arī savilkt kopā šos te notikumus un pastīsimies pašās beigās, varbūt kā tad vizuāli tas izskatās, bet teiksim, palīdzēt mums izprast, kas tad ir noticis. Un šī trešā daļa ir mūsu pašu speciālisti, kas veic šo uzraudzību, veido automatizētas arī reaģēšanas procedūras, kā arī, protams, reaģē, teiksim, manuāli un veic arī dažādi veidi, tātad šos te arī auditus un atskaites sniedz klientam vadībai vai IT vadītājiem atkarībā no tā, kāda tad ir tā vienošanās. Tā kā, tādi trīs lieli bloki. Bet jā, principā tās galvenais mērķis mums ir tāds, ka mēs gatavojamies kiberincidentam kādam. Es domāju, ka es ceru, ka jā, tā izpratne jau ir tajā līmenī, ka mēs saprotam, ka mums ir visu laiku jāgatavojas šim kiberincidentam. Tas jautājums vairāk, es teiktu, vairs nav par to, vai mēs tiksim uzlausti. Jautājums ir kad un kādas tad būs šīs sekas, kā mēs ar šo tiksim galā. Jā, mums ir jādomā, kā aizsargāt šo te mūsu konfidenciālo informāciju. Atgādina ne tikai tie kaut kādi finanšu dati, tie var būt arī kaut kādi uzņēmumi, noslēpumi, ražošanas uzņēmumiem noteikti ir kaut kādas tehniskās specifikācijas, receptes un tam līdzīgas lietas. Mums ir jārūpējās arī par šo te datu integritāti, tad, kad dati netiek mainīti, dzēsti vai kaut kādā citā veidā mainīti, lai ietekmētu jūs šo te biznesa darbību. Un, kā es arī teicu, ir šī te notikuma analīze visu laiku jāveic, un es teiktu, ka tā ir viena no būtiskākajām lietām. Esam redzējuši arī uzņēmumus, kas varbūt pat ievieš kādu rīku, bet neparedz tam cilvēku resursus, kas ar to strādā, ikdienā analizē.
Arī šīs te automatizācijas, ir kaut kādas automatizācijas, kas varbūt mums ir savā veidā gatavas, bet tāpat viņas ir jāpielāgo katram uzņēmumam, jo šī reaģēšana var būt ļoti dažāda vienam, otram vai trešai kādai iestādei. Daži gaiši slaidi, lai viss neizskatās tik tumši. Jā, bet tas rīks varbūt, es nezinu, cik daudziem no jums tas interesē, bet tas rīks, ko mēs esam izvēlējušies, uz ko mēs to visu bāzējam, ir Microsoft Sentinel. Sentinel ir rīks jau, kas ir, es teiktu, tirgo gana ilgi. Un, kā es teicu, tad mēs veidojam šo risinājumu tā, lai pēc iespējas vairāk šo incidentu tiktu atrisināti, automatizēti. Un tas ir nepārtraukts darbs. Jā, tad nepārtraukts darbs, tas jāsaprot, ka nebūs tāds rīks, kas tiks uzlikts un visi jūsu drošības incidenti tiks atrisināti un viss būs kārtībā. Tas ir nepārtraukts process, principā, kas nekad nebeidzās. Jā, kā es jau minēju, ikdienas pārvaldība mums ir dažādi veidi incidentu ziņojumi, pārbaudam, vai visi savienojumi ar datoriem ir kārtībā ar mūsu ugunsmūri, mūsu kādiem mākoņu pakalpojumiem un tam līdzīgi. Mums arī šie iknedēļas auditi, kurā mēs skatāmies, vai šeit visi automatizācijas uzdevumi notiek korekti, iespējams ir kaut kādi jauni jāievieš. Tāpat arī ir, protams, daudz komunikācija arī ar klientu, jo it sevišķi tajā ieviešanas periodā un arī pēc tam regulāri pārskati un uzlabojumi, piedāvājumi uzlabojumiem, ko mēs redzam. Un arī, teiksim, vadībai varam nodrošināt Power BI tādu atskaiti, kurā tad ir šī informācija, svarīgākā informācija par drošības situāciju arī klientiem. Kādas varbūt tad vienkārši piemērs runāja par to automatizēto kaut kādu reaģēšanu, kaut kādi piemēri, ko es varbūt visiem arī neiesim cauri, bet kā es jau minēju, kāds lietotājs sāk kopēt kaut kādus dokumentus no serverā, vai no SharePoint, iespējams kādā neierastā laikā. Attiecīgi tas var būt kā automatizēt šis te triggers, jautājums, ko mēs tālāk darām, vai mēs bloķējam šo te viņu kontu, vai mēs vienkārši sūtam paziņojumu un kāds cilvēks tad arī personīgi sazinās ar šo darbinieku. Tad, jā, tāpat arī, ja kaut kāds, ja vairākos datoros tiek atklāts kaut kāds vīrus, ja atkal kaut kāda reaģēšana, iespējams, mēs viņus izolējam ārā no mūsu tīkla un neļaujam pieslēgties mūsu kaut kādiem resursiem. Tie paši arī pikšķerēšanas uzbrukumi, ja šī identitāte tiek, šis konts tiek, ir uzlauzts, ja tad šādi dažādi veidi automatizētus triggerus mēs varam arī izveidot. Kāpēc automatizēti? Jo pārsvarā šie notikumi notiek varbūt pat ārpus darba laika, naktī, kaut kādās jocīgos laikos. Un attiecīgi šie te reaģēšanas laiks, teiksim, to dara manuāli cilvēks, tāpat arī ir iespējams nepietiekoši ātrs, tad mēs to darām automatizēt, tad kolēģis īsumā minēja arī Igaunijā, cik ātri viņi bija kaut ko testējuši, kaut 3 minūtes laikam bija tas laiks vai aptuveni tā, ko mēs varam no tā brīža, kad šis te incidents sāks līdz brīdim, kad, teiksim, šis te konts ir nobloķēts viņam, ko mēs varam darīt. Kā 3 minūtēs manuāli cilvēku pamanīt, reaģēt ir gan izaicinoši. Jā, un daudz citi, teiksim, šie te triggeri, kas var izsaukt, un kā es jau teicu, tas ir tāds patstāvīgs darbs, kur mēs nevaram nekad uzskatīt, kad viņš būs pabeigts. Tādēļ arī šis ir tāds ikmēneša pakalpojums, kurā šīs lietas tiek iekļauts. Bet, protams, kā es jau teicu, šie incidenti būs lielāki vai mazāki, cerams, ka mazāki, bet incidenti būs, un kāda tad ir šī te reaģēšana, ko mēs esam ieplānojuši. Tad pirmais solis, kad šis incidents ir noticis, pirmām kārtām mums jāsaprot, kas tad īsti ir noticis.
Kad tas notika, jā, ar kādas sistēmas un darbinieki vai iespējams arī kaut kāda klienta sistēma ir skarta vai klienta dati ir skarti, tad mēs saprotam, kas tad ir, kāda veida incidents šis ir. Tālākais solis mums, protams, ir saprast, kā tad mēs vadam šo incidentu, kurš ir atbildīgs par šo incidenta risināšanu. Mums ir noteikti arī jāinformē attiecīgās personas vai klienta pusē, vai iespējams arī, kā es jau minēju, uz mums attiecās kādi normatīvie akti, tad iespējams kāda arī valsts iestāde vai kāda cita iestāde. Un kāda tad ir nākamie scenāriji, kā mēs risinām, un kāda ir ietekme arī uz uzņēmēju darbību. Jā? Vai mēs varam turpināt sniegt savus pakalpojumus vai piegādāt kaut kādas preces, vai mūsu uzņēmumi ir iestājusies kaut kādā dīkstā. Visbiežāk tad tas pirmais, es teiktu, tāds risinājums ir ātrs risinājums, jā, jo mums tajā brīdī galvenais mums ir šo incidentu apstādināt. Iespējams, tas nav tāds ilgtermiņa risinājums, bet mēs gribam šo problēmu atrisināt vismaz pagaidām ātri. Un vienkārši, lai turpinātu, iespējams, ja biznesa procesi mums ir kādi apstājušies, tad vienkārši, lai turpinātu šo, kā es jau minēju, sniegt savus pakalpojumus vai kaut kādu ražošanu turpināt. Tālāk, tad kā mēs eskalējam šo incidentu un kā tad tālāk mēs reaģējam. Un tad tālāk jau mums ir, kad šis, teiksim, quick fix, jeb ātrais risinājums ir atrasts, tad jau mēs saprotam, kāds tad ir šis ilgtermiņa risinājums un kas mums būtu jādara, lai nākotnē šādas lietas neatkārtotos vai atkārtojas, tad iespējams mēs viņus varam kaut kādā veidā arī automatizēt. Jā, kā es te šeit arī pierakstīju, iespējams ir vajadzīgi kaut kādas arī investīcijas no klienta puses vai iegādāties, nezinu, kaut kādu iekārtu vai kaut kādu rīku ieviest vai iespējams apmācības vai kāda cita veida aktivitātes. Un tas, kas ir būtiski, ko es jau drusku pieminēju iepriekšējā solī, kad arī iemācīties kaut ko no šiem te incidentiem, arī varam apskatīties, kādas ir bijušas izmaksas, ja teiksim, kaut kāda ražošana ir bijusi apstājusies vai teiksim, pakalpojumu nevarējām sniegt un saprast, kādas ir bijusi kopējās izmaksas šiem incidentiem. Un, kā es jau teicu, automatizēt nākotnē, ja iespējams, šāda veida incidentu novēršanu. Lūk, nedaudz vairāk arī par pašu Sentinel, kādēļ mēs esam izvēlējušies tieši Microsoft Sentinel risinājumu. Viena no lietām, ko es neieliku, bet, protams, mēs esam Microsoft partneri jau kopš 2014. gada, attiecīgi Microsoft infrastruktūra, Microsoft rīki mums ir gan labi pazīstami, un arī mūsu klienti lielāko daļu tomēr izmanto Microsoft risinājumus. Bet, ja mēs skatāmies arī, piemēram, no Gartner puses, Gartner tātad šis te dažādu IT risinājumu, gan drošības, gan citu IT risinājumu tāds pētījumu organizācija. Microsoft šis te Sentinel ir šajā te līderu kvadrantā. Es teiktu, tur gana pārliecinoši. Un arī, kā es jau minēju, tā kā lielākā daļa klientu izmanto Microsoft risinājumus, starp mūsu klientiem tad izmanto, Microsoft 365, izmanto Defender priekš Office 365, izmanto Defender for Endpoint vai priekš for Business, šos te dažādu veidu antivīrus rīkus un citus drošības rīkus, tad, Sentinel, es teiktu, ir kaut kādā ziņā tāda loģiska izvēle ar visiem šiem pakalpojumiem. Sentinels spēja ievākt šo informāciju, es teiktu, ļoti vienkāršā veidā, un tur arī diezgan daudz gatavs arī šīs te integrācijas. Paskatīsimies par to arī nedaudz vēlāk. Bet, protams, ir kaut kādi plusi, kā es jau minēju, ir daudz gatavas arī šīs te integrācijas Microsoftam, un ne tikai, protams, ar Microsoft rīkiem, arī, protams, ar trešo pušu rīkiem, atkal
dažus slaidus apskatīsimies ar kādiem. Risinājums, protams, arī strauji attīstās. Daudziem trešo pušu risinājumu piegādātājiem, protams, arī interesē, ka Microsoft Sentinel ir šī integrācija, un tur, principā, viņi ir ražotāju līmenī jau vienojās par šīm integrācijām, kā arī ir arī strauji attīstās šī community, jeb šī community, sauksim tā, arī atstāsim angļu valodā. Cilvēki, kas izmanto, tad viņi izveido šīs integrācijas, kādas automatizācijas un citas rīkus, lai mēs varam pēc iespējas efektīvāk un ātrāk nonākt līdz kādam rezultātam. Tas, ko mēs varbūt varam pieminēt pie negatīvajām pusēm, ir grūti ir aprēķināt, cik tad izmaksās jūsu gadījumā Sentinel. Mums ir izveidoti tādi provizoriski kalkulātori, protams, lai šo datu apjomu, ja šīs Sentinel izmaksas aprēķinātu, bet datu apjoms ir tas, kas arī visbūtiskāk ietekmē šīs izmaksas. Attiecīgi mums ir jādomā par to, kādus datus mēs paņemam un kādus mēs reāli izmantosim. Jo, ja mēs viņus neizmantosim, mums viņiem varbūt nav nekāda jēga, tad vienkārši maksāt par šo datu uzkrāšanu un ievākšanu iespējams nav nepieciešams. Bet, kā es teicu, tas ir tāds process, un procesa laikā mēs arī attīstam šo risinājumu tālāk. Saistībā ar šo ierobežoto gatavo saturu, kā es teicu, tad risinājums varbūt nav tik sens iespējams kā Splunk vai kāds cits risinājums, bet, kā es teicu, šīs integrācijas un savienojumi attīstās gan ātri, un, protams, ir iespējams arī veidot pašiem savus ievākt datus no risinājumiem, kuriem nav varbūt kaut kādas gatavas integrācijas. Dažus vārdus arī Reinis pastāstīs tie, kas varbūt ir tādi tehniskāki cilvēki. Varbūt dažos vārdos, kā tad izskatās, ja kādas tad ir tās iespējas saistībā ar Sentinel? Microsoft Sentinel principā darbojās kopā savietojami ar logu analīzes rīku, kas ir nodrošināts Microsoft vidē. Un, kā šeit ir attiecīgi slaidā redzams, kad Sentinels izmanto 3 dažādus veidus, kā viņš ievāc šo konkrēto informāciju. Tātad viena no komponentēm ir tie natīvie konektori, kas attiecīgi parādīt labajā pusē, kas ir jau tie, kā Mārtiņš minēja, saistītie Microsoft pakalpojumi šajā gadījumā, kas ir Azure Active Directory, Defender for Cloud, Defender for Endpoint, visi logi auditi, kas ir pieejami Microsoft 365 vidē. Līdz ar to tur ļoti vienkārši integrācija notiek un šo datu apstrāde tālāk jau ir atkarīgi no tā, ko jūs vēlaties redzēt. Un tad otra daļa ir oficiālie Microsoft partneri, šie drošības nodrošinātāji, kas ir tur Sophos, FortiGates, Cisco, Checkpoints. Un viņi attiecīgi kopā ar Microsoft jau veido savas konkrētās metodas, paciņas komponentes, kas arī nodrošina pieeju pie viņu produktiem un izmantojot REST API, spēj šo informāciju ievākt un tālāk jau attiecīgi izmantojot Microsoft Sentinel apstrādāt un attiecīgi ar to arī darboties. Un ņemot vērā to, ka Azure vidē arī mums, protams, ir virtuālās mašīnas, tad virtuālās mašīnas arī tādā pašā veidā integrējās ar Microsoft Sentinel un darbojās. Tas, protams, nenozīmē, ka, ja jums gadījumā ir lokālā infrastruktūra, tad viss ir slikti. Nē, šajā gadījumā Microsoftam ir lokālie aģenti, šajā gadījumā viņiem ir AMA un MMA aģenti, abi principā ļoti līdzīgi savā konceptā. Daļa no viņiem attiecīgi apkalpo Linux pusi, kā redzams attiecīgi attēlā ir syslog un CEF forwarding parseri, tātad attiecīgi viņi ievāc šo konkrēto informāciju no sistēmām, kurām ir syslog funkcionalitāte. Šajā gadījumā tie varētu būt tīkliekārtas, firewalli, jebkura cita, tā teikt, logu agregācijas lokācija. Tātad attiecīgi jums jau kaut kas ir, jūs varat vienkārši padot tos logus tālāk un attiecīgi nodot uz Sentinel, lai šī apstrāde notiek. Kā arī, protams, ir Windows pusē,
tātad attiecīgi par Windows serveriem, lokālajiem vai darbstacijām ir event log forwardings, kas arī notiek attiecīgi caur specifisku aģentu. Līdz ar to attiecīgi ir iespējams iegūt arī informāciju no konkrēti darbstacijām, no Windows serveriem, kur tālāk jau šo informāciju var apstrādāt. Bet šeit attiecīgi, kā Mārtiņš minēja, ļoti svarīgi saprast, ko tieši jūs vēlaties iegūt, jo, kā mēs zinām, log faili ir ļoti milzīgi, tur ir ļoti daudz informācija, kas potenciāli ir arī lieka, kas jums varbūt nedod nekādu, tā teikt, pienesumu šajā gadījumā, lai viņu vispār analizētu. Līdz ar to ir jāvelta ļoti ilgs laiks. Tas ir ilgs laiks, jo tas ir process, kas visu laiku notiek, lai saprastu, ko tieši jūs vēlaties augšu pielādēt uz to Microsoft Sentinel pusi. Jā, un tad jums runājam par šīm natīvajiem konektoriem un par tiem partneriem, tad pastīsimies arī nemaldos nākamajā slaidā vai nākamajā slaidā, tad šobrīd tur ir 190, varbūt pat īsmā jau vairāk, šis screenshots vairāk, nav arī tik svaigs vairāk, iespējams, ka tur ir kaut kas jau nācis klāt. Bet tātad ir šis te katalogs. Jā, šis katalogs attiecīgi tas, kas ir oficiālais, tas, kas ir tieši sadarbībā ar šiem konkrētajiem partneriem, kur jau attiecīgi jūs var redzēt, kad pieņemsim par to pašu Cisco Umbrella, kad šim konkrētajai šeit paciņai, tā teikt, iekšā ir 10 analīzes likumi, viņiem tas data konektors, kas nozīmē, ka attiecīgi caur šo datu konektoru viņi ievāc informāciju, un tad viņiem attiecīgi šie query, kas jau ir paredzēti attiecīgi tālāk jau to DNS pieprasījumu analīzei, un attiecīgi ir arī parsers, kas veic šo konkrēto logu apstrādi, lai viņi būtu saprotami attiecīgi Sentinel pusē. Tātad attiecīgi tie kopējie jau tādi tiešām tiek veidot no vendora puses un visu laiku tiek arī paplašināts. Jā, vēl, protams, arī ir tie, kā es minēju, arī community dažādi, kas nav varbūt tādi oficiāli savienojumi, bet tie, kuri tātad citi klienti vai kaut kādi tekstiskie cilvēki, kas veido, tā kā arī tos noteikti var izmantot. Tā, šajā ekrānā šajā attēlā, tā teikt, jūs redzat jau konkrētu analīzi šajā gadījumā incidentam. Tā doma tam process, principā, Sentinelā ir tāds, ka pirmais solis šajā gadījumā ir datu ievākšana. Tālāk, kad dati tiek ievākti, tiek izveidoti viņiem alerti, kas attiecīgi pamatojot uz kaut kādām noteiktām konkrētām situācijām vai konkrētiem triggeriem, tiek izveidots alerts, un pēc alerta izveidošanas jau tālāk notiek automatizācijas process. Šajā gadījumā šeit ir vienkārši piemērs par to, kā izstāst, kad alerts ir notrigarots, kas ir noticis, kādas ir komponentes, kas ir attiecīgi ar šo konkrēto sistēmu aizgājušas kopā, lai varētu veikt tālāk jau analīzi un saprast, kas tieši tas, kas jūs interesē, un tālāk jau attiecīgi no kā var darboties ar automatizāciju un visām pārējām lietām. Šis ir tāds tā kā vizuālais pārskats. Papildus tam, protams, vēlāk pieminēsim arī, kā šos logus, teiksim, apskatīt manuāli. Tad, attiecīgi, tālāk jau ir impact analīze, jeb šo ietekmi. Jā, ietekmi vispār, kas tad mūsu infrastruktūrā uzņēmumā ir ietekmēts, kuri lietotāji, iespējams, kaut kādas sistēmas, datori, tādā arī vizuālā formātā, tad to redzēt. Kā arī šeit, attiecīgi, noteiktas procesas tiek analizēts, ja jums būtu tikai tā teikt viena komponente, šis attiecīgi tā izmeklēšana būtu samērā maziņa, bet attiecīgi, ja jums ir šīs visas, teiksim, jūsu komponentes nodot šo informāciju, tad jau tālāk tā savienojumība un ķēdīte, kā jau redzams, attiecīgi, viņa tur tālāk ir arī paplašinās, bet būtu iespējams redzēt, no kurienes nāk uzbrukums, kur viņš tālāk atstās tālāk, kas ir nākamie soļi, kas tika veikti, un gala rezultātā, kas ir tas, kas tika ietekmēts šajā konkrētajā situācijā. Tā, tad šeit ir automatizācijas piemērs. Automatizācijas piemērs ir tas jau, ko Mārtiņš arī minēja, tās ir reakcijas uz konkrētiem notikumiem, kas tiek veidotas. Šajā gadījumā šeit ir, tā teikt, konkrēts triggers, kas tiek izdarīts,
konkrēts alerts, kas tiek palaists, un tad attiecīgi tā automatizācija jau uz viņu reaģē. Par piemēru šajā gadījumā varam minēt to, kas ir, teiksim, parādīts. Ir noticis incidents, tad attiecīgi šim incidentam ir ticis definēts kāds, teiksim, kas par viņu ir atbildīgs, vai tā ir drošības komanda, vai tas ir ārpakalpojuma apkalpotājs, vai tas attiecīgi kāds no vadības. Un šajā piemērā pieņemsim cilvēkam Microsoft Teamos atnāk paziņojums, kad attiecīgi noticis tāds notikums, teiksim, vai jūs šajā gadījumā atkarībā no tā, cik daudz tiek darīts, tiek acknowledge vai, tur, nezinu, skim, teiksim, ignore, un, protams, attiecīgi var papildus to visu būvēt tā, lai arī tiek veikts kaut kāds konkrēts darbības. Šim visam tiek izmantots apakšā Logic Apps, kas ir attiecīgi ļoti plašs rīks, kurā var ļoti daudz ko izdarīt, kas arī Microsoft Azure bāzēts, un šajā gadījumā, pieņemsim, varētu arī veidot tā, ja tas būtu kaut kāds lietotājs vairs neparedzētu darbību, atnāk, teiksim, šim konkrētajam drošības cilvēkam paziņojums, un viņš Teamos jau var izvēlēties, ka šo cilvēku var bloķēt, nomainīt viņam paroli, teiksim, izmest viņu ārā no visām sesijām. Tā kā šīs iespējas ir ļoti daudz, principā viss atkarīgs no tā, kā katram klientam un kā jums attiecīgi šī interese ir, cik daudz jūs to vēlaties darīt un attiecīgi visi pielāgojams. Jā, tas arī, man liekas, ļoti būtiski, ja mēs salīdzinām, tad atkal atceramies, ka tas drīzāk notiek kaut kādā ārpus normālā darba laika, ja tad cilvēkam viņš reaģēs manuāli, viņam kaut kur jālogojās, jātiek vispār pie datora, pie interneta, kaut kur jālogojās iekšā, tas jādara. Attiecīgi šeit, tad, ja tīmā mēs varam uzspiest, tur bloku vai change password vai kaut ko tam līdzīgi, principā tad tālāk Azure Logic Apps to procesu arī noved līdz galam, un cilvēkam nav jāiesaistās principā manuāli. Nākamā komponenta ir tā saucamais honeypot. Kas ir honeypot? Tas ir attiecīgi, tā teikt, termins, kas tiek izmantots kiberdrošībā kā pievilināšana šiem ļaunprātīgiem uzbrucējiem. Tad attiecīgi Microsoft ir nodrošinājis arī savā pusē komponenti, kas ir šī, tā teikt, imitācija jūsu kādām sistēmām vai kaut kādām iekārtām, kur attiecīgi jau viņi ļauj specifiski šo konkrēto lietu uzlauzt. Tas nav nekāds, tā teikt, nav nekāda ietekme uz jūsu esošo sistēmu, tā ir papildus vienkārši funkcionalitāte, kura ļauj redzēt, vai pieņemsim, ir kādi tēmēti uzbrukumi jūsu organizācijai, un attiecīgi jūs varētu arī redzēt, kādi, piemēram, šie uzbrukumi ir. Šajā gadījumā tie ir botnet incidenti, piemēram. Līdz ar to jūs redzat, ka pieņemsim no kāda specifiski IP adreses, kāds mēģina visu laiku piekļūt kādam no jūsu resursiem. Protams, attiecīgi jāņem vērā, ka šajā gadījumā tas nav jūsu resurs, tas ir vienkārši tāds tā kā, teiksim, virtuāls resurs, kas vienkārši ir paredzēts tieši alertu veidošanai. Nākamā komponenta ir tāds firewall views, kas ir principā ļauj, izmantojot šo konkrēto vai nu konektorus, vai nu attiecīgas īsloku agregāciju, uztaisīt vienkārši tādu apkopojumu par jūsu visu ugunsmūriem. Te, protams, attiecīgi noteikti var arī pielikt citas iekārtas, bet primārais fokus tieši uz ugunsmūriem par to, lai redzētu attiecīgi, kāda viņiem ir pieejamība, utilizācija un kur viņi potenciāli, tā teikt, vizuāli atrodas, un vai ir ļoti daudz, tā teikt, incidenti vai tādas lietas, kas saistītas ar šīm konkrētām iekārtām. Tas ir tāds tīri informatīvais skats. Jā, tur ir vairāk sadaļas arī saistībā ar autentifikāciju, trafiks vispār, cik tur iet, un ja mums ir arī šī te, teiksim, FortiGate gadījumā, ja mums ir arī šī te UTM licence, jeb Unified Threat Management, tad arī tie skati var būt papildināti ar vēl dažādiem informāciju saistībā ar drošību. Bet, protams, katram ugunsmūrim, ražotājiem tur var atšķirties tās iespējas. Tur vienkārši jāizskata, kas ir atkal jūsu gadījumā, ko jūs izmantojat. Tā. Nākamais, protams, ir e-pasta paziņojumi. Šajā gadījumā šis ir, tā teikt, piemērs, kā tas izskatītos, kad notiek kāds, teiksim,
IPS, ja nemaldos IPS incidents, kad atrasta ir, tā teikt, nepareiz komunikācija, nepareiz, tā teikt, kaut ko mēģina kāds kaut kur piekļūt, līdz ar to FortiGates ir šo logu reģistrējis, šis logs attiecīgi tiek nosūtīts uz Sentinelu, Sentinels uz viņu reaģē un attiecīgi atnāk paziņojums mums vai jums saistībā ar to, kad šāda lieta ir notikusi, lūdzu tajā paskatīties un paskatīties. Jā. Un pēdējais, attiecīgi, ir tas, kā principā Microsoft visu Sentinels ar to darbojās. Tātad, attiecīgi, visi šie logi, kas tiek agregēti Microsoft Sentinelā, viņi balstās uz KQL valodu. Un, attiecīgi, kā jau iepriekš minēju, tad jebkurā brīdī šos logus var apskatīt, meklēt, un šādā veidā arī tiek veidot šie konkrētie incidenti un alerti un triggeri, kā piemēram šajā konkrētajā piemērā ir notikums, kas meklē visus log failus, kas ir saistībā ar security eventiem. Šajā gadījumā tas ir agregācija no Windows serveriem par to, kādas remote desktop konekcijas tiek veiktas, un attiecīgi tad tiek padota informācija tālāk, kurš lietotājs, kurā brīdī veic šo konkrēto konekciju, un tālāk jau attiecīgi bija piemērs iepriekš arī laikam minēts, kad skatās automatizācija tālāk, ja šīs pieņemsim cilvēks ir ārpus darba laika, pieslēdzies remote desktopā šai konkrētajai sistēmai, tam attiecīgi nevajadzētu notikt, tālāk jau notiek ķēdīte, kas pieņemsim nodrupo šo konkrēto automatizāciju, kas nodrupo šo remote desktop konekciju. Kā rezultātā tur Mārtiņš minēja 3 minūtes plus mīnus. Tas ir attiecīgi vienkārši laiks no tā brīža, kad sistēmas eventi tiek izveidots. Viņš nonāk līdz tā teikt tam agregācijas rīkām, ka ir padot uz Sentinels viņu apstrādā, un tad attiecīgi tiek padot komandu uz serveri, kas veic šo konkrēto, teiksim, sesijas diskonektēšanu. Tas ir vienkārši piemērs šajā konkrētajā gadījumā. Bet KQL kodu tiek izmantots, tā teikt, lai varētu atrast vienkārši informāciju, lai varētu taisīt queries, bet viņš arī tiek izmantots kā tas pamats visiem triggeriem un alertiem. Tas no mūsu puses arī viss saistībā ar Primient Shield. Paskatāmies, vai ir kādi jautājumi, kā arī varat vēl droši arī jautājumus vēl rakstīt Q&A sadaļā. Ja ir vēl kaut kādi precizējumi, ko gribat dzirdēt. Katrā ziņā, varbūt tāds kopsavilkums ir kaut kādi jautājumi, kā es teicu, droši rakstiet, bet tāds kopsavilkums, tie uzņēmumi, kuriem, teiksim tā, uz kuriem attiecās kaut kāda veida šie normatīvie akti, es domāju, ka kaut kāda veida incidentu vadība un reaģēšana ir kaut kāds rīks un pakalpojums ir jāievieš, vai tad jūs esat to pašu saviem spēkiem vai arī izmantojat kādu ar pakalpojumā. Tiem, uz kuriem varbūt neatiecās šīs prasības, bet, iespējams, ir kaut kādas biznesa kritiskas sistēmas, varbūt kaut kādas portāli, internetu veikali vai kaut kādu ražošanas sistēmas, kuras ir ļoti būtiski aizsargāt un ir augsts šis risks, tad šāda veida pakalpojums noteikti varētu uzlabot jums šo drošības līmeni. Un, īstenībā es teiktu, jūs vienkārši saprastu, kāds tad ir šis drošības līmenis un kas notiek realitātē jūsu, ar jūsu šīm sistēmām. Teorētiski atsevišķi ar kaut kādiem rīkiem mēs, protams, arī kaut ko varam redzēt, bet ja mēs gribam tiešām tādu helikoptera skatu, tad līdzīgi rīki ir jāievieš. Izstāst, ka jautājumu daudz nav. Tas arī ir labi. Noteikti, ja jums rodās vēl kaut kādi jautājumi arī pēc pasākuma, droši sazinieties mums rakstot kādam no Primient kolēģiem, ar ko jūs jau komunicējat, ja ne, tad uz info@primient.lv. Un noteikti varēsim palīdzēt jums saistībā arī ar šiem vai citiem drošības jautājumiem. Citādāk saku jums liels paldies, ka pieslēdzāt
lai jums drošs šis te gads un ceru, ka jā, uzlabosies šī situācija, kas mums šobrīd arī notiek. Lielas paldies jums par uzmanību un tiekamies nākamajos webināros. Tā, vislabāk. Vislabāk.